Labdien! Te Klaus Vēvers. Un šodien es pastāstīšu, kā izmantot Canvas. Mēs sāksim, ka mēs ierakstīsim Google meklētājā Canvas. Mums vajadzētu parādīties šādi. Ja jums neparādās Canvas kā pirmais, pašķiriet uz leju vai arī nokopējiet šo HTTPS, lai tiktu automātiski iekšā. Tagad mēs uzklikšķinām uz linka un mums jābūt šeit. Ja jums nav konta, jums vajag reģistrēties, bet tā kā man ir konts, es pieteikšos. Tā kā jūs esat ielogojušies, jums vajadzētu parādīties šādi. Es taisīšu plakātu šādu. Tāpēc es iešu, klikšķināšu uz izveidot. Uzrakstīšu, ka vēlos taisīt plakātu un izvēlēšos otro variantu, jo viņš ir vertikāli un viņš ir plakāts formātā. Kad jūs uzrakstāt plakāts un uzklikšķināt uz otrā, jums vajadzētu parādīties šādi. Mēs to atstāsim te blakām, lai varam taisīt. Sāksim ar elementiem. Ar elementiem var izmantot visādas formas, uzlīmes, ielikt videoklipus, audio un visu kaut kādu tādu. Es izmantošu figūras priekš fona. Šeit var izvēlēties, kādu figūras krāsu vēlās. Ar šo pogu var kopēt un ielīmēt to pašu lietu vairākas reizes. Pirms uzklikšķinu vienreiz, man izmetās vēl viens mākonis. Es uzklikšķinu vēlreiz, man izmetas vēl viens mākonis. Oi, man vajadzēja tikai 3 mākoņus. Tālāk. Šeit ir rīki. Šeit var izvēlēties tādus rīkus. Es izvēlēšos tagad zīmēt. Ar zīmēšanu jūs varat piezīmēt klāt to, ko vēlaties. Krāsu var šeit izvēlēties zīmēšanai. Piemēram, tagad es paņemšu zaļo krāsu un es varu uzzīmēt pāris puķes. Uzklikšķinot uz plusiņu, jūs varat izvēlēties sīkāk savu krāsu. Nevis no izvēlētajiem, bet arī var tieši precīzi izvēlēties no burtiem vai vienkārši atzīmējot ar aplīti. Šeit var atlikt savējos kļūdas. Tagad, kad mēs uzzīmējam puķes, mēs varam sākt pievienot tekstu. Trešais ir teksts. Var pievienot tādus tekstlodziņus ar visādiem īpašiem rakstiem. Pagaidām es tikai pievienošu tekstlodziņu. Šeit ir izvēlēties fona veidus, palielināt vai samazināt tekstu, izvēlēties teksta krāsu, treknināšana, slīpināšana, pasvītrošana, slīpsvītrošana, lielie vai mazie burti, līdzināšana, jūs varat salīdzināt tekstu, saraksts, jūs varat numurēt tekstu. Te ir vēl papildus ieskatījumi, jums vajag efekti, animācijas un novietojums. Un var kopēt stilu, ja jums vajadzēs kopēt un ielīmēt. Un tad rakstam, ko mums vajag uzrakstīt šeit. Palielinam, lai viegli. Šis ir palielināšana un samazināšana. Ar to var palielināt un samazināt, lai redzētu mazākas detaļas. Tagad izvēlēšos fontus un palielināšu.
vēl tekstlodziņu var atrast pie rīkiem. Ja jums, piemēram, kāds mākonis traucē jūsu tekstam, jūs varat ar labo klikšķi uzklikšķināt, aiziet uz slāņiem un novietot tālāk. Viņš aizgāja pārāk tālu. Uzklikšķinam apakaļ, labo klikšķi, novietot priekšā, un tad uzklikšķinam uz teksta, un viņš salabājās. Oh my god, slīgi krāš autošos. Viņš ir viens teksts, what the... Viņš ir ierakstīts. Un bum, gatavs. Tas pa lielam viss. Domāju tā.